Kamēr tu sevi neesi sapratis, tad tavas attiecības ar citiem cilvēkiem ir ilūzija. Bet godīgums šodien ir nosodāma lieta, tāpēc, ka cilvēki ir pieraduši melot un liekuļot viens otram. Ar ko sākt, ja vēlamies uzsākt vai uzlabot attiecības? Ja tavi bērni ir sliktāki, vājāki, švakāki, tas nozīmē, ka tu esi degradējis. Kas īsti ir vērtības? Kāpēc tās vispār ir vajadzīgas? Nav jēga meklēt dzīves, ir jēga definēt. Bet kamēr es pats priekš sevis to neesmu apzinājies, tā nav mana vērtība. Ja tu nevēlies tikt izmantots kā resurs, tev sevi ir jāiepazīst. Saka taču, ka mīlestība ir visa pamats, mīlestība izglābs pasauli. Lai tu mācētu vispār mīlēt, tev ir jāsaprot sevi. Tas, kur aicina cilvēks labas dzīves baudīšanu un baudas gūšanām, tas nozīmē, ka tur cilvēki tiek aicināti uz degradāciju. Pat tad, ja viņam tur uzrakstīts tur garīgā skola vai apzinātība, paši vecāki, kas melo sev, cenšas bērnos ielikt jau degradācijas algoritmus, lai viņš jau no mazotnes izvēlētos ceļu, pa kuru var degradēt. Lai viņš ir tāds pats tā kā es vai sliktāks par mani. Iepriekšējā tikšanās reizē apskatījām 5 pamatvērtības – apziņa, cilvēks, vīrietis, sieviete un daba. Pārdomājot mūsu sarunu, es noformulēju, kā man liktos vieglāk saprast no sava ego pozīcijām. Vai tu varētu piekrist, ka apziņu varētu izteikt kā es esmu, cilvēks, kas es esmu, vīrietis, kāds es esmu, sieviete, kāda es esmu un daba, kur es esmu? Jā, tas izklausās diezgan loģiski, jā. Tas tā kā sevis pozicionēšana šī ir realitāte. Un tad es padomāju vēl tālāk, un man radās pavisam ķecerisks jautājums, kas īsti ir vērtības un kāpēc tās vispār ir vajadzīgas. Festivālā, gan dzīvē vispār, varbūt pirms mēs runājam par konkrētām vērtībām, vispār jāsaprot, varbūt tas nemaz nav vajadzīgs. Vērtības pēc būtības ir tas, kas piešķir mūsu dzīvei kaut kādu jēgu vai nozīmi. Tad, kad mēs neesam nodefinējuši savas vērtības, mūsu dzīve arī zināmā mērā ir bezjēdzīga. Jēga var būt tikai un vienīgi apzināta. Tātad, kamēr cilvēks nav salicis savas vērtības kopā, tad viņa dzīvē nav jēgas. Viņš dzīvo bezjēdzīgu dzīvi, gan priekš sevis, gan tātad sevis apzināšanās tajā es esmu stāvoklī, viņš nevar nonākt, kamēr viņš nesaliek lietas, kas viņam ir svarīgas, jo tikai caur šīm lietām izjūt, kas mums ir svarīgas, tad mēs sākotnēji apzināmies, kas mums ir svarīgi, un pēc tam, kad mēs esam apzinājušies, vai tas tiešām mums ir svarīgi, jo lai mēs to apzinātos, ka tas mums ir svarīgi, mums tas ir jānodefinē pa priekšu. Kad mēs to esam nodefinējuši, tad tikai tad mēs sākam saprast, vai tas tiešām mums ir vērtīgi un svarīgi dzīvē šo te piekopt, sekot tādām lietām, tad tas mums piešķir jēgu. Un gala rezultātā caur šo te es esmu prizmu, ko tu minēji sākumā, mēs nonāksim arī pie tā, ko mēs sapratīsim, kas ir manas dzīves jēga galvenā. Jo kāds varbūt pēkšņi saprot, ka manā dzīvē ģimenei nav jēgas, viņa nav nekāda vērtība, vai manā dzīvē attiecībām nav jēga, vai es neuzskatu, ka cilvēks vispār ir kaut kas vērtīgs šī dzīvē. Tad līdz ar to cilvēks šādā te veidā viņš zaudē ilūzijas, pat ja mēs sauktu šīs te vērtības par iluzorām vērtībām, ko ir grūti nosaukt Pat mūsdienu cilvēkam nosaukt par iluzoru vērtību cilvēku, tur ģimeni, tur attiecības un vispār, jo uz to balstās mūsu sociālā dzīve. Un sociālā dzīve mums ir iedot tieši priekš tā iemesla, lai mēs sāktu izkopt un izkristalizēt to, kas ir patiesībā svarīgi mums, kā cilvēkiem, kā gariem, kas šeit ir ieradušies, ja es tā varētu atļauties, vai citi uzskata par dvēselēm, Un tad, kad mēs šo te saliekam, šīs te vērtību kopums, tad izejot caur viņiem, saprotot skaidri, kas tas tāds ir, mēs tikai tad sākam sevi apzināties, kas es patiesībā esmu, kamēr man nav šo te vērtību definīcija, ne jau tur uz papīrīši, bet dzīvē, kad es reāli dzīvē eju, es skatos uz lietām un saprotu, ka es šo te darīšu vai es šo te nedarīšu, tāpēc, kad man tas neinteresē, tas man ir svarīgi vai tas man nav svarīgi vai vēl kaut kāda iemesla pēc, jo tas ir, tie algoritmi, tie ir tās konstants, tie rāmi, pēc kuriem tu dzīvo dzīvē. Un tad, kad mums nav šo te rāmi, tad mūsu dzīve paliek kaut kādā mērā bezjēdzīga. Un tāpēc ir daudz filozofiskas mācības šodien, kuras stāsta, ka nav jau jēga meklēt tur dzīves jēgu un tā. Nav jēga meklēt dzīves jēgu, ir jēga definēt savas dzīves jēgu. Jo tikai caur šo definēšanu tu sāksi pats izvēlēties, ko dzīvē darīt. Un kamēr tu neesi izvēlējies, ko dzīvē darīt, tikmēr tava dzīve ir bezjēdzīga.
Un tādēļ, diemžēl, šodien ļoti daudziem cilvēkiem bezjēdzīga dzīve tikai tāpēc, ka viņi nav nodefinējuši savu vērtību sistēmu. Viņi dzīvo pēc tā, ko viņiem parāda, kur viņus pasauc, kur viņus aicina, kas ar viņiem notiek. Nu, tā kā tādā plūsumā, kur nu kas ar viņiem notiek. Tādi cilvēki, tas ir resurss vienkārši, ko var patērēt. Ja, ko patērē tie, kas ir kaut kādā mērā sevi apzinājušies. Tev var strīdēties, nē, nu tur garīgajā pasaulē neviens nepatērē. Tā tieši garīgā pasaule ir tā, kur ir hierarhija, kā mēs, man liekas, runājām pagājušajā reizē. Ja? Tad bez hierarhijas garīgums nepastāv. Tad, ja nav kāds augšā, kas pārvalda to, kas ir apakšā, tur nav garīguma. Vienmēr ir kaut kas augšā, kas pārvalda to, kas ir apakšā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, kas ir augšā, viņš uzņems atbildību par to, kas ir apakšā. Jo apakšējais nevar uzņemties atbildību par to, kas ir augšā. Tīri loģiski. Ja tam ir vairāk spēka, resursu, enerģijas un viss pārējais, ja, nu tad skaidrs, ka viņš ar to māk operēt, jo tīri loģiski, ja tev nav šo resursu, tad tu neproti ar to operēt. Tad tu neesi tik atbildīgs, lai ar to operētu. Es nezinu, cik vēl loģiskāk un strukturētāk, tad, ja mums nav vērtību, tad mūsu dzīvē nav jēgas. Mēs varam saukt kaut kādas vērtības. Nu, tur ir televizorā dzirdēts, tur bērni ir vērtība, tur, nezinu, vēsturē, kaut kādā dzimte ir vērtība, tā, bet kamēr es pats priekš sevis to neesmu apzinājis, tā nav mana vērtība. Neesmu nodefinējis, kas priekš manis tieši šis te elements ir, kā viņš izpaužas manā dzīvē. Tad, kad es to nodefinēju, tad es jau sāku varēt strukturēt savu dzīvi un saprast, ko es daru un kur es virzos. Kamēr šo te vērtību sistēmu neesmu izveidojis, man nav vispār opcija, iespēja saprast, kur es virzos. Un viss, ko es darīšu, viņš agri vai vēlu būs pārējošs un bezjēdzīgs manā dzīvē. Tikai tik vajadzīgas ir vērtības, jā, tik daudz ir svarīgi saprast vērtības un savas dzīves jēgu. Dodamies virzienā uz kaut kādu jēgu. Bez jēgas nekam nav jēgas. Tā teikt, sabiedrisko vērtību virzienā, un nākamā vērtība ir attiecības, jeb kā no sava egoisma to mēģināja noformulēt, es saskaros. Mūsu festivāla definīcija attiecības ir apziņas attīstības elements, kas ļauj mums augt gan individuāli, gan kopā. Ar attiecību palīdzību mēs varam attīstīt apziņu, mācoties veidot un uzturēt attiecības sociumā. Līdz ar to mums ir jāsāk runāt par attiecībām. Primāri ar attiecībām mēs saprotam starpdzimumu attiecības, bet no apziņas attīstības viedokļa vai ir vēl kādi attiecību veidi, ko varam izcelt kā nozīmīgus. Sociālās hierarhijas, dzimtes hierarhijas, varbūt iniciācija un hierarhijas savu dzimumu pārstāvi vidū. Nu, attiecības, mēs tā skatāmies, tas ir jebkas, kur mēs esam sociāli aktīvi, mēs varam saukt par attiecībām. Pat, ja mēs neesam attiecībās ar cilvēkiem, mēs varam būt attiecībās ar krēslu, ar galdu un ar vēl kaut ko. Ja? Ko tas nozīmē būt attiecībās ar jebko? Tas nozīmē paust savu attieksmi pret viņu. Tātad, kā es attiecos pret to cilvēku, vai pret to priekšmetu, vai pret to kaut kādu parādību, vai pret, nezinu, kādu dievu, ja, vai vēl pret reliģiju, vai vēl kaut kādām lietām. Ja. Tad tas attiecības ir sociālais instruments, kas mums ļauj sevi, kā tur arī bija minēts, ja, attīstīt, pilnveidot un strukturēt un sakārtot. Ja. Tas attiecības mums ļauj sociālajā vidē nodarboties ar pašu izaugsmu un attīstību. Ja mēs mākam ļoti labi veidot attiecības ar konkrētu cilvēku, ar cilvēku grupu, ar priekšmetu, mums ir pazīmes, ka mēs varam arī veselīgi un pilnvērtīgi formēt savu iekšējo izaugsmi kā daļai no šīta sociuma. Ir arī attiecības, ko mēs varētu saukt par attiecībām ar sevi iekšā, ja? Tad šeit, lūk, mēs tad sanāktu atgriezties pie tās tēmas, kas tad ir vērtības, jo attiecības ar sevi mēs varam izveidot tikai pie nosacījuma, ka mums ir saprast mūsu iekšējo vērtību hierarhiju. Kamēr mēs neesam vērtības sakārtojuši, mēs nevaram pat izveidot veselīgas attiecības paši ar sevi. Bet mēs nesaprotam, kas mēs esam, ko mums vajag un uz ko mēs tiecamies. Un kā tu vari komunicēt ar kādu, par ko tu neko nezini. Pēc būtības šī gadījumā mēs runājam par sevi. Ja, tad pirmās attiecības vienmēr mums sākas ar sevi. Tad vai man ir attiecības ar sevi, vai man nav attiecības? Vai mani, kāds es šobrīd esmu, izmanto kaut kādi citi algoritmi, ja, kuriem es esmu vajadzīgs kā resurs. Jo tad, ja tu nevēlies tikt izmantots kā resurs, tev sevi ir jāiepazīst, tev jāsaprot savas stiprās puses, vājās puses, savas vajadzības, savas vēlmes, ja, tad arī tas, ko tu vari dot kādam. Ja. Šīs te lietiņas, tad, kad tu sakārto savā
galvā, ja, tad tu vari sākt teikt, ka manas attiecības ar sevi sāk kārtoties. Un tad, izrietot no šīm attiecībām ar sevi, mēs varam runāt par veselīgām attiecībām ar citiem cilvēkiem. Jo kamēr tu sevi neesi sapratis, iepazinis, nepārvaldi sevi, tad tavas attiecības ar citiem cilvēkiem ir ilūzija, vai citiem vārdiem tas ir māņi, ja tu māni pats sevi, māni citus, ka tev ir tāda attieksme pret viņiem. Kā tas izpaužas, tas sauc liekuļošana pārsvarā gadījumus. Un cilvēks, es gribu labi izskatīties, es cenšos pielāgoties tam cilvēkam. Vai es gribu no viņa kaut ko dabūt, es cenšos izdarīt tā, lai viņam ir patīkami. Ja? Un tad šādas attiecības, viņas ir vērstas uz degradāciju, uz iznīcību. No tā, ko es sākumā teicu, tātad, ja man ir daudz draugu un es ar visiem uzturu attiecības, значит, es nodarbojos ar baigo garīgo izaugsmu. Bet es teikšu tā, ka lielākā daļa cilvēku, kuriem ir daudz draugu un kuriem ir daudz attiecību visādās sfērās un vidēs, ja, viņi melo sev un citiem melo pēc būtības. Un tā vairs nav attīstība, tā būs pretēja degradācija caur attiecībām, tā saucās. Ja mēs degradējam sevi un degradējam arī to otru cilvēku, ja viņš vēl tic mūsu attieksmē pret sevi. Ja. Tad viņš pret mani labi attiecās, tad viņš ir labs cilvēks. Nifigā, viņš nav labs cilvēks. Viņš tā uzvedās, tāpēc, ka viņam no tevis kaut ko vajag, un tiklīdz tu viņam to iedos, viņš tev šitā projām pasūtīs. Ja. Un tur sākās jau negatīva attiecība aspekts. Ja? Bet jāsaprot, ka mēs runājam par attiecībām, mums ir jāsāk būt godīgiem. Godīgums ir viens no tiem momentiem, kur mēs varam sākt attīstīt tikai pret sevi. Tikai pēc tam, kad tu esi godīgs pret sevi, tu vari sākt palikt godīgs pret citiem. Tā, kad tu esi godīgs pret citiem, tu pazaudē bailes aizvainot viņus, tu nebaidies pateikt to, ko tu domā, tu runā to, ko tu jūti, kā tu uzskati, kā tu domā. Un tur arī parādās veselīga, garīgā izaugsme cilvēkam caur attiecībām. Jā, tātad spēt pateikt, spēt paust to, kā tu jūti sevi, kā tu uzskati šī situācija. Bet lai tu tā darītu, kas ir vajadzīgs, atceramies, tev ir jābūt savai vērtību sistēmai, sevi jāiepazīst pirms tam. Bez savas vērtību sistēmas tu nekad nevari būt godīgs pret sevi. Tu melosi sev un citiem visu dzīves garumā. Ja? Un brīnīsies, kāpēc notiek kaut kas ne tā, kā tu vēlies. Protams, no cilvēki to uztvers tavu godīgumu pret viņiem visticamāk kā uzbrukumu viņi adresē, jo viņi nav pieraduši, ka kāds var būt godīgs pret viņiem, jo godīgums šodien ir nosodāma lieta, tāpēc, ka cilvēki ir pieraduši melot un liekuļot viens otram. Un tagad, piemēram, es pats arī pastāstu kaut kādas lietas cilvēkiem, uzreiz milzīgs apjoms ar negācijām virsū un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tie cilvēki ir pieraduši sev melot visu laiku, un kad kāds pret viņiem attiec tā, kādi viņi patiesībā ir, ko tas izraisa viņos lielu saviļņojumu, emociju apjomu un visu pārējo, ko grib kāds kaut kur izgāzt, uzmest virsū, tāpēc, kad pieskārās pie tā, kas viņam bija patiesi svarīgs, tikai viņš pats vēl to nebija apzinājies. Un te sākās tas moments par attiecībām. Ja? Un tad jau tālāk, protams, attiecības starp vīrieti un sievieti, starp vīriešiem, ja? Jo attiecības, kā tu pats minēji, ne tikai partneru vai pāru attiecības ir. Attiecības ir arī ar bērniem, ar vecākiem, ar vecvecākiem, kā es teicu, ar Dievu, ar visiem pāriem. Ja? Un tad, lai mums šīs attiecības būtu veselīgas, tad pirmais solis godīgam pret sevi, bet lai būtu godīgs vērtību sistēma. Sevi jāiepazīst. Kā jau ierasts, tu jau sāk atbildēt uz manu nākamo jautājumu, ko tavu stāstījumu laikā man nācās pārformulēt. Jautājums bija tāds, kā izvairīties no konfliktiem, bet vai tagad es pareizi saprotu, ka attiecības pēc savas būtības ir vērtību konflikts, ka tur nevis jāizvairās, ka tas vienkārši ir konflikts? Attiecības pēc savas būtības nedēļ, ka ir vērtību konflikts, bet tas ir melu un patiesības konflikts. Vērtības savā starpā nekad nekonfliktē. Ja man ir manas vērtības un tev ir tavas vērtības, mums pat nav par ko konfliktēt. Mēs visticamāk pat nevēlēsimies miedarboties viens ar otru. Tu man pasaki, tur zini, Roland, es uzskatu, ka man ir svarīgi, parūpēties par bērniem. Un viss to, ko tu saki, ir ļoti forši, bet ne priekš manis. Ja? Un es saku, ok, saprotu, Mārija, tas nav priekš tevis, bet priekš manis šobrīd manas vērtības, tur, nezinu, piemēram, varētu būt karjera, tur izaugsme vai vēl kaut kas. Es uzskatu, man bērni neic, ja man bērni pieņemsim, ka nav, ja, varbūt vēl nav uztaisīti, ja. Un man tās nav vērtības, tas, par ko tu runā, ka tur bērni jāaprūpē un jārūpēs par viņu nākotni. Man vērtība, mana nākotne, ko es pats iegūšu, ja. Kā es tur izveidošu. Tad man ir svarīgas attiecības ar darba devēju, ar kolēģiem, ar vēl kaut ko, un tad es meklēšu, kā man tur
veselīgi, godīgi ar viņiem komunicēt un veidot šīs te attiecības. Jā. Lūk, un mums neveidos, man vienkārši vairs nav ar ko par tevi runāt, ja mūsu vērtības nesaskarās. Bet, ja tava vērtība arī būtu kaut kādā mērā karjera un vispārējais, tu mani ļoti labi saprastu arī. Tu saprastu, nu jā, tas ir svarīgi, tur to karjeru izveidot, tur to attiecības ar kolēģiem tā tālāk, bet tas ir tikai, varbūt kaut kāds 1/5 daļa no tām visām manām vērtībām, tāpēc es tam, beigi neiespriekšu. Mēs varam padiskutēt par to, bet es daudz laika tam neveltīšu. Un te ir tas moments, ja vienīgais, kad rodas konflikti un strīdi attiecībās, ir tad, kad mēs melojam sev un otram cilvēkam. Otru cilvēku gribam piemānīt, bieži vien neapzināti. Ja, un tas izraisa šos te konfliktus. Pieņemsim, arī ja otrs cilvēks ir neapzināts pats savā izpratnē, kas es esmu, ja, tad arī viņš izraisīs konfliktu. Tagad divi cilvēki, kas sevi neapzinās, viņi vienmēr izraisīs konfliktu. Cilvēki, kas sevi apzinās, viņu attiecības, jebkurā rakursā, viņas būs veselīgas, pat ja viņi neveidos tās attiecības savā starpā. Pat cilvēks, kas neapzinās savas vērtības, ja, viņam būs vienmēr sliktas attiecības, ar jebko. Viņas būs labas tikai tik ilgi, kamēr viņš melos sev un citiem, bet šis te melošanas efekts, viņš atstās pēc tam iespaidu uz viņa veselību, uz viņa psihi un uz viņa emocionālajiem stāvokļiem ilgtermiņā. Ja, līdz ar to, jo mēs vairāk sev melojam, jo mēs slimāki paliekam, to visu tur pasaka tā tēma, ko sauc par osteopātiju zinātni saucamā. Ja. Bet tiklīdz mēs runājam to, kas nav patiesi, ja, tā mums ķermenis sāk disfunkcionēt. Tā kā paliek vājāks, zūd tonus, viņš pazūd enerģiju, ķermeņa nervu impulsi vairs nedarbojas un tā tālāk un tā tālāk. Tad te arī ir tas, jo mēs slikti jūtamies, ka melojam un gribam šo te sliktumu izgāzt uz citu cilvēku. Tas arī mums rada šīs te negatīvās attiecības. Var sagot, ja mēs attiecību un ģimenes mācību kursu, kas šķiet ilgst vairākas diennakts, mēģinam ielikt vienā teikumā, atbildot uz jautājumu, ar ko sākt, ja vēlamies uzsākt vai uzlabot attiecības, tā tad ir jāsāk ar savas vērtības sistēmas izveidošanu un ar patiesumu pret sevi. Jā, ar cilvēku mācību principā. Tas ir tāds pats pamats, kas tā kā tev liek par to aizdomāties, kā tad es pats dzīvoju un kurā kategorijā es sev varu pierakstīt. Vai es pareizi saprotu, ka attiecību vienīgais mērķis ir kaut kā jauna radīšana? Šis ir jautājums vairāk ar skatu jau uz ģimenes pusi, bet, principā, jebkuru attiecību mēs veidojam attiecības, lai kaut ko radītu. Jā, tas ir, kā mēs runājam, tas ir attīstības procesa attiecības, jā, un attīstības procesa indikators ir radītais. Ja, tad, cik es tālu esmu attīstījies, ko es esmu radījis savā dzīvē. Tādā ziņā es to pilnībā piekrītu, jā, tad tas ir ar kaut kā jauna radīšana. Tad mēs varam radīt jaunus projektus tur attiecību ietvaros, jā, ar kolēģiem kaut kādas attiecības. Mums ir sadarbības rezultātā radam kaut kādu projektu vai biznesa plānu vai vēl kaut ko. Sadarbībās starp vīrišķo un sievišķo pirmsākumu mēs varam ne tikai projektus radīt, mēs varam radīt jau kaut ko reāli paliekošu, materiāli taustām, ko mums nodrošina daba. Ja, un tas ir skaitās tas augstākais radīšanas, ne talants gluži, bet iespēja mums kā radītājiem cilvēkiem tad radīt pēcnācējs, to, kas paliek pēc mums. Tas ir augstākais līmenis radīšanā. Ja? Tad mēs izmantojam dabas dotos mehānismus ar savas apziņas palīdzību, caur savu apzinātību vai neapzinātību radam apzināti vai neapzināti dzīvu būtni. Ja, ko sauc tur par bērnu, par pēcnācēju, vēl kaut kā. Ja, tad šis te process, ja, tas ir tas augstākais radošums, attiecības principā ir radīšanas mehānisms. Ja. Mēs attiecībās arī, piemēram, ar tevi radam kaut ko, šobrīd mēs radam šo sarunu, ja, kas iespējams radīs kaut kādu kustību vai virzību citiem cilvēkiem, kas klausīsies apziņas kustību. Ja. Tad radīs vilni, kas kaut ko iešūpos, kaut ko iekustinās tālāk dzīvē. Lūk, un ja mēs runājam par bērnu radīšanu, jā, tad tas ir tas, kas mums no dabas ir ielikts vīrietim un sievietei, kā augstākais attīstības mehānisms vai sasniegums, jā, mūsu apziņai radīt pēcnācēju. Protams, kādu pēcnācēju atkal atkarīgs no tā, cik mums ir patiesas vai melīgas šīs te attiecības, kurās mēs radām šos te pēcnācējus. Un lai viņas atkal būtu patiesas, nevis melīgas, kas mums jāsaprot? Mums jāsaprot pašiem sevi un savas vērtības. Un tikai tad mēs sapratīsim, ar ko es gribu miedarbojoties radīt pēcnācēju. Kurš ir tas indivīds, ar ko kopā, sieviete vai vīrietis, ar ko kopā es radīšu kaut ko, kas, teiksim, tāds, tas augstākais radīšanas efekts. Ja.
Protams, šobrīd, ja mēs skatāmies, tad cilvēki, kas ir galīgi neapzināti, bieži vien alkohola reibumā rada pēcnācējus un vēl visādas citas lietas, tad tur, protams, nekas labs nesanāks, lai gan jebkuram vecākam viņa radītais produkts vienmēr liksies labs. Jā, tāpēc, ka tas ir mans un neviena cita tas nav, jā, tas tāpat kā lauksaimnieks, kas tur sieru, tur, ražu novāc, viņam liksies viņa paveiktais darbs pats svarīgākais. Tad šeit arī tā varbūt, jā, to varētu nosaukt. Visu izšķir kvalitāti, kā es saku, nekad nav tā, ka es radīju bērnu, taču es esmu attīstīts, nē. Tas, ka tu radīji, tas, kas no tevis iznāca ārā, nenozīmē, ka process ir pabeigts, tev viņš vēl ir jāizaudzina, lai viņš kļūst par tādu pašu radītāju. Tad, kad viņš ir kļuvis par tādu pašu, vai precīzāk labāku radītāju, tad tas nozīmē, ka tu esi apzināts radītājs, ka tu esi tiešām attīstījies. Ja tavi bērni ir sliktāki, vājāki, švakāki, tas nozīmē, ka tu esi degradējis. Tad, kad tu radīji to bērnu un degradē turpmāk pa savu dzīvi, ja tu viņu neaudzini, ja tu viņu sūti tur skolās, bērnu dārzos pie svešiem cilvēkiem, lai viņi audzinātu tos bērnus. Ja? Tātad tas ir tikai un vienīgi tavas degradācijas indikators, kas parādīs to, ka tavi bērni būs vēl vairāk degradējuši. Tātad tavs radīšanas process rada iznīcību šajā pasaulē. Attiecības ir vēstas, viņas vai nu var attīstīt kaut ko, radīt, pilnveidot, vai nu iznīcināt var. Ja mēs melojam sev un citiem. Ļoti izsmeļošs un loģisks stāstījums, bet tavā stāstījumā neparādījās tāds populārs jēdziens kā mīlestība. Kur mīlestība ir visā šajā radīšanas procesā, jo saka taču, ka mīlestība ir visa pamats, mīlestība izglābs pasauli, mīlestība tur un tā. Es saprotu, ka mēs, protams, nošķirt mīlestību no iemīlēšanās, bet varbūt tu vari izstāstīt, kur parādās mīlestība šajā tavā. Jā, tad, protams, tā kā tu jau arī minēji, tad pirmais solis ir izšķirt mīlestību no hormonālā procesa. Jā, tātad iemīlēšanās. Jā, lielākā daļa šodien, tīpaši jaunieši, uzskata mīlestību, tas ir iemīlēšanās mehānisms, ko nodrošina daba, izraisot tur dažādas fermonu un hormonu miedarbības, ja, kad mums rodās bioķīmiskais kaut kāds impulss uz kaut kādu darbības vēlmi vai nevēlmi. Ja. Tas viss ir ok, viss ir ļoti jauki un burvīgi, kas būtu pareizi, ja mūsu apziņa līdz brīdim, kad mēs varam atļauties iemīlēties, būtu sakārtot un mēs nemelotu sev, tad tas viss būtu saskaņā ar dabas likumiem, ja, kad iemīlēšanās novedīs tālāk arī pie mīlestības. Bet kamēr mēs neesam, kā mēs runājam, šīs vērtības sakārtojuši, un šodien lielai daļai jauniešu un pat lielākai daļai arī pieaugušu cilvēku, ja, tur briedumā nav sakārtotas vērtības sistēmas galvā, līdz ar to mīlestība priekš viņiem ir tikai meli. Tā kā melu egzaltācija augstākajā pakāpē, lielākoties tā to varētu nosaukt. Ja, tad maksimāli daudz meli, kas ir piepušķoti ar visādām vainas sajūtām, pārdzīvojumiem un visu kaut ko kopā, to mēs saucam par mīlestību šodien. Sabiedrībā sauc. Ja tu prasi man, kas ir mīlestība, tas vienkārši algoritms, kas apvieno. Kad mēs tā skatāmies no tā, ko varētu saukt par okultismu, ja, mīlestība, tas ir algoritms, kas apvieno pretēji tam, kad ir naids, kas ir algoritms, kas nošķir. Un abi divi algoritmi paši par sevi nav ne slikti, ne labi, viņi vienkārši ir. Ja, un tad ir jautājums, vai mēs izprotam šo te algoritmu, mehāniku, kā tas notiek. Ja, un šī te mehānika tad tālāk arī ir, tā attiecību kursos es ļoti sīki smalki izskaidroju, kas notiek starp vīrieti un sievieti, kur tā mīlestība rodas, kur viņa nerodas, un kā viņa formējās, un kā mēs viņu paši formējam, jo viņa pati par sevi nekur nerodās, viņa ir jāformē, tas ir reāls darbs, kas ir daudz smagāks darbs nekā tur iet uz darbu, pelnīt naudu un tā tālāk. Šodienas cilvēkiem tas ir daudz smagāks darbs, dēļ tā, ka mums atkal ir pārāk daudz melu, un mēs paši sevi melojam un sevi nepazīstam. Ja mēs atgriežamies visu laiku atpakaļ pie tā, ja mums nav vērtības sistēma galvā, mēs jau a priori sākam sevi, pašlikvidēt, iznīcināt, un arī apkārtējos cilvēkus mēs sāksim jau bojāt viņiem dzīvi. Tāda mīlestība, tas ir algoritms, kas ļauj apvienoties. Kāds algoritms, kurā dzīves situācijā, tur ir miljoniem varianti, kā tas notiksies. Bet, ja saprast, kas ir mīlestība, tas vienkārši algoritms, kas ļauj apvienoties. Tāpēc šodien, kā piedāvāts mīlestību visus caurumus, visur, kur ir problēma, aizbāzt to caurumu ar mīlestību. Ja? Nevar to aizbāzt, tāpēc, ka, lai tu mācētu vispār mīlēt, tev ir jāsaprot sevi, jāiemācās iepazīt sevi, un tikai tad mēs varam
vispār aizdomāties par to, ka es esmu spējīgs kaut ko mīlēt, jo šodien lielākā daļa cilvēku, kas visvairāk stāsta un pladzina, ka vajag tur visus mīlēt un tā tālāk, visticamāk viņi paši nav spējīgi mīlēt ne sevi, ne kādu citu, ja, kā šodien modē teikt, vajag mīlēt sevi. Mīlēt sevi nozīmē drīzāk būt apvienotam ar sevi un būt apvienotam ar sevi, tātad saprast sevi. Jā, šodien saka mīlēšu sevi, un ko cilvēks saka mīlēšu sevi, tātad es kalpošu sev tikai. Mīlestība ir kalpošana, bet kalpošana nevis sautīgos nolūkos. Un te ir tā svarīgā lieta, un kamēr mēs melojam sev, mēs nevaram kalpot nesautīgi. Katra mūsu rīcība būs sautīga dzīvē. Vai nu tas ir attiecībā, pat pret bērniem, kad mēs sevišķi mātes šodien, ja, sievietes skaitās kā visvairāk mīlošais, pateikšu, nē, drīzāk pretēji vīrieši šobrīd ir vairāk mīloši, tāpēc, ka viņi ir strukturētāki, viņi vairāk iedzimnās un izprot. Sieviete vienkārši ļaujas tam dzīvnieciskajam instinktam, un to par mīlestību nevar saukt. Dzīvnieciskais instinkts ir pamatā priekš tām, lai nodrošinātu pašsaglabāšanos. Tātad, ja tu balsti savus attiecības un jūtas uz pašsaglabāšanās instinktiem, ja, tad visticamāk tu degradēsi gan attiecības, gan bērnus, gan vīrus, gan sievas, gan visu pārējo, ar ko tu stājies attiecībās. Līdz ar to mīlestība ir ļoti labs vārds. Ja man jautā, vai sabiedrība saprot, ko šis vārds nozīmē, es teikšu, 99% sabiedrības to nesaprot. Jo vairāk mēs to lietojam, jo mazāk saprotam, ko tas nozīmē. Tas ir tāds indikators, tad saprot, ka daudz cilvēku runā par to, ka vajag mīlestību visur iebāzt iekšā, visos. Katra vārda jāieliek vārds mīlestība dzīvē, ja, un katrā kabatā pa mīlestības zīmītē jāieliek. Ja, tas nozīmē, ka tas cilvēks vispār nesaprot, kas ir mīlestība. Tātad, ja parādās jautājums, vai attiecībās nevar vienkārši dzīvot sev, gūt baudu bez tālajošiem nākotnes plāniem, tas nav par mīlestību, tas ir par sautīgumu un degradāciju. Tā ir degradācija. Un tas ir tiek popularizēts tīpaši šodienas garīgajās aprindās pēdiņās. Ja? Tā kā visi, kas šo te popularizē, runā par to, ka jābauda dzīve, jāizklēdējās un jāčilo, principā jāizmanto resursi, kas mums šeit tiek iedoti, ja, tāpēc, lai neko nedarītu ar tiem resursiem. Loģiski, ka tas ir, jebkurš cilvēks vai uzņēmējs, jebkas, kurš kaut kādā mērā spēj loģiski strukturēt domāt, saprot, ja tu ņem resursus un no tā neko neradi, tad tu vairo degradāciju un iznīcību tikai. Ja, tas, kur aicina cilvēks visāda veida labas dzīves baudīšanu un baudas gūšanām, ja, tas nozīmē, ka tur cilvēki tiek aicināti uz degradāciju. Pat tad, ja viņam tur uzrakstīts tur garīgā skola vai apzinātība vai vēl kaut kas, ja, tad, ja cilvēkam ir šāda retorika, tas nozīmē, ka viņš tev aicina uz degradāciju. Meditēsim tur savas tur iekšējās baudas, laimes sajūtas, tur kultivēšanai un tā tālāk. Ja. Tiklīdz mēs pieskaramies sev, tas ir uz mani orientēta darbība, ja visa būs. Tātad tā jau ir degradācija. Kas es teicu, vienīgais, kas nodrošinā, teiksim tā nevienīgais, bet viens no tiem pamats stūrakmeņiem, kas nodrošina attīstību, ir attiecības. Un attiecības vienmēr ir starp diviem vismaz cilvēkiem, vai starp diviem elementiem. Ja tās ir attiecības ar mani, tad es esmu vērotājs un iepazīstu, ja, tas, kas iepazīst un to, ko es iepazīstu. Tad man starp saviem iekšējiem diviem elementiem veidojas attiecības. Tas ir tas bāzes pamata akmens, vispār no kā sāk atdurties cilvēkam dzīvē, sevi iepazīt. Kāpēc maziņš bērns nodarbojas ar sevis iepazīšanu? Tāpēc, ka tas ir pirmais stūrakmens viņam dzīvē, uz kā viņš tālāk virzību savu identificēs, kas es tāds esmu, ko es daru. Un tad pēc tam sekojoši tālāk atkal viņš tā kā sevi ir apzinājies, ja, tad viņš var veidot jau apzināties attiecības ar mammu, ar tēti, ar brāļiem, māsām un visiem pārējiem pakāpeniski iziet līdz sociumam. Bet kas notiek šodien? Tad, kad maziņš bērns sevi apzinās, viņš sāk tikt palaist tur bērnu dārzā. Vai tur mamma vai tētis viņu sāk tur, nosodīt par procesu, kurā viņš sevi apzinās. Ja, un tā jau ir degradācija. Tad mēs liekam bērnos jau iekšā paši vecāki, kas melo sev, cenšas bērnos ielikt jau degradācijas algoritmus, lai viņš jau no mazotnes izvēlētos ceļu, pa kuru var degradēt. Lai viņš ir tāds pats tā kā es, vai sliktāks par mani. Jo ja viņš neizpild to, ko es saku, tad viņš nav normāls, viņš ir sliktāks par mani, tad viņam ir jādara tā, kā es saku. Tas ir nepareizs virziens. Ja? To var runāt vecāks, kurš sevi nesaprot. Ja, kurš nesaprot savu būtību, kurš nesaprot, kas ir cilvēks, kurš nesaprot, kas ir bērns, kas nesaprot, kas ir attiecības. Tā kā tas ir tās pašas vērtības, kuras mums ir jāsaprot savā dzīvē, jādefinē priekš sevis. Tikai tad mēs par to varam runāt. Un noslēdzot par attiecībām, tie
pieminēja, ka attiecības ir stūrakmens, arī tajā definīcijā bija minēts, ka attiecības ir apziņas attīstības elements. Kādi vēl ir apziņas attīstības elementi līdz ar attiecībām? Visas vērtības, ko mēs identificējam kā vērtības, ir mūsu apziņas attīstības stūrakmeņi. Jebkura vērtība, attiecības ir viens no tām vērtībām, kas ļauj mums sociālajā vidē iedarboties, caur sociālo vidi attīstīties. Tieši tāpat kā mēs runājam daba. Jā, daba arī ir viens no elementiem, kas ļauj mums attīstīt kā minimums nenomaldīties no attīstības ceļa. Tad, kas tur vēl cilvēks, jā, tad apzinoties, kas ir cilvēks, tu sāc sevi iepazīt, tas ir arī attīstības ceļš. Jebkas, ja es esmu vīrietis, jā, vīrietis kā vērtība, tad es saprotu vīriešu funkcijas, uzdevums, pienākums šajā savā dzīvē. Tad es apzinoties sevi kā vīrietis, sāku attīstīties. Ja es apzinos, būdams vīriešu ķermenī sevi kā sievieti, tad es jau sev meloju. Tad es nevaru attīstīties, es jau ieslēdzu degradācijas mehānismu, jo es meloju sev un iespējams uzvelku kleitu un eju melot citiem pēc tam. Tad caur meliem attīstība nenotiek. Meli ir tikai degradācija. Meli ir process, kas nojauc visu. Tad, ja es sāku melot sev, agri vai vēl es melošu citiem, un ja es melošu citiem, tad agri vai vēl arī citi man sāks melot. Un tad būs uz meliem balstīta vide un sociālās aktivitātes, kas novedīs pie iznīcības. Tāda likumsakrība ķēdī. Tā kā jebkura vērtība, ko mēs izrunājam festivāla ietvaros, kāpēc tās vērtības ir festivālā? Tāpēc, kad viņas, arī pēc manas un tā cilvēka apziņas skolas izpratnes, jā, tad šo te vērtību kopums ir tās, kas ļauj nodrošināt cilvēkam veselīgu izaugsmi un attīstību dzīvē. Un tāpēc katrai vērtībai ir sava nozīme un jēga mūsu apziņas attīstības procesā. Tāpēc attiecības, tas ir tāda visuzskatāmākā vērtība tieši saistībā ar attīstību, jo mēs caur to miedarbību, tas ir redzams, tas ir ārējais process. Ja. Tās vērtības, ko mēs pirms tam runājam, ja, viņas ir iekšējais process, to no malas nebieži var saskatīt. Ja. Var redzēt tur pēc tam pārmaiņas tavā ārējā veidolā, pēc tam, kad tu varbūt gadus 5 esi pievērsies savu iekšējo vērtību izkopšanai dzīvē. Ja, tad tu pēc 5 gadiem pamanā, viņš savādāks, viņš tur, garāks, taisnāks, tur veselāks vai slimāks, viņš nav izkopis, ja, tās savas vērtības un tā tā. Tas viss ir vienkārši indikators pēc tam, vai mēs strādājam ar savām vērtībām vai ne.